Sveikas, te Kamila, un šodien es veidoju šādu te vieglu grimu ar košām lūpām, izmantojot galvenokārt Maybelline produktus. Paskaties, arī lejā ir links uz blogu, kur var laimēt šādus te jaunumus no Maybelline Fit Me tonālos krēmus. Es jau sagatavoju savu ādu, izmantojot Benefit Professional primeri un Urban Decay Primer Potion primeri, jo šodien sola karstu dienu. Un es zinu, ja es nelietošu primerus, tad mana āda pārvērtīsies vienkārši par tādu tauku pleķi. Un es sākšu ar Maybelline Fit Me tonālo krēmu. Tas ir jaunais Matte plus Poreless normālai un taukainai ādai. Tonis man ir 115. Viņam ir šāds te tūbiņas veida parastais iepakojums. Uzklāju nedaudz uz rokas. Un man viņš ļoti patīk, jo viņš tiešām palīdz ādu ilgāk noturēt tādu matētu, bet tajā pašā laikā viņam nav tāds uber matēts finišs, kā āda principā izskatās dabīgi. Vienīgais, ko es varētu minēt kā varbūt tādu mīnusu, viņiem ir, man šķiet, ka diezgan tāds oranžīgs, persiju, rozīgs tāds apakštonis. Teiksim, uz manas ādas izskatās tas normāli, bet, ja tava āda ir izteikti tāda dzeltenīga, tad varbūt viņš būs tāds pamanāms. Ja jau viss Maybelline, te jau Maybelline. Šī ir Master Brow Pro palete. Šeit ir tāda neitrāla atsēna, brūna tumša atsēna uzacim un uzacu vasks. Man šī palete ļoti patīk. Principā visi līdzekļi, kurus šodien lietošu, man ļoti patīk. Un analogs ir arī L'Oreal, bet šī man kaut kā patīk vairāk, jo viņai tas vasks ir tāds mīkstāks. Un beigās man vienmēr patīk nofiksēt uzacis ar Maybelline Brow Drama. Viņš palīdz uzacīm tiešām vienas laikā turēties vietā. Arī piešķir nedaudz tādu debastāku tonību. Acīm es izmantošu Maybelline The Blush Nude ēnu paleti, tāda rozīga. Esmu dzirdējusi dažādas atsauksmes, bet patiesībā šī man ļoti patīk, jo viņa ir tie toņi tāda forša un principā pēc tonalitātes viņa ir ļoti līdzīga Naked 3 palete. Un, lai gan citi saka, ka tās ēnas birs, smērējas, es nezinu, man viss kārtībā, man patīk. Sākšu es ar to, ka uzklāšu šo gaišo toni pāri visam plakstiem. Tagad paņemšu nedaudz šo te toni un uzklāšu viņu pie acis ārējā kaktiņā un zem ielotas līnijas. Pirsti droši vien ielotas līnijas. Tā, lai vieglāk pludinātos, es otiņu pēc tam, kad uzklāju ēnu, nedaudz tā kā paberzēju pret roku. Tas palīdz pigmentam vienmērīgāk sadalīties un, manuprāt, grims izskatās arī tāds rafinētāks. Cik man ir tādi smagnējie plakstiņi, tad es klāju šo ēnu, turot aci vaļā, lai varētu redzēt, to ēnu varētu redzēt, kad acis ir vaļā. Tagad es paņemšu nedaudz šādu te tumšāko vēsāku toni. Tagad pašā stūrītī vēl nedaudz uzklāšu šo tumšāko tādu toni ar sarkanīgiem spīdumiem. Arī viņu tā kā papludina uz rokas. Un tagad
Šeit priekšā uz plakstiņa es uzklāšu šādu te gaišu pelēkbrūnu, nedaudz pat zaļganīgu tonu. Jā, īsāk sakot, šī palete, manuprāt, ir diezgan veiksmīga. Toņi ir tādi smuki, es varu tā vēlreiz nedaudz parādīt. Jūs varat redzēt, ka viņi ir diezgan labi pigmentēti un var smuki izpludināt. Man patīk tiešām, nav neviena slikta vārda, kur varētu pateikt par šo paleti. Tagad gar pašu skropstu augšanas līniju es lietošu Maybelline Colossal Kajal Extra Black zīmuli. Viņš ir šāds te automātisks, vērts, laba noturība, man patīk. Un skropstām es lietošu Maybelline Colossal, nav vienkārši Lash Sensational skropstu tušu. Šādā te īpakojumā ar šitādu te nedaudz neierastas formas birstīti, bet patiesībā pateicoties šai birstītei viņa paceļ skropstas pie ārējiem acu kaktiņiem. Un man šī tuša tiešām arī ļoti patīk. Maybelline tušas citreiz mēdz smērēties un birt, šī nesmērējas un nebirst. Un piešķir arī skropstām tādu diezgan izteiksmīgu apjomu. Kamēr skropsta tuša žūst, es lietošu Maybelline konsilerē. Vēl man ir viens tāds forši jaunums, tas ir Maybelline Master Strobing Stick. Ir tāds vienkārši izgaismotājs, šādā ērtā veidā, viņam ir tāds rozīgs, pērlīgs tonis. Izskatās, manuprāt, ļoti forši un dabīgi, un principā, jā, viņš arī labi duras dienas laikā. Piešķir tādu tiešām sajūtu skaistu izgaismojumu. Tas neizskatās kaut kā nedabiski. Tagad es izmantošu Bourjois Silk Edition pūderi. Un tagad es izmantošu Bourjois vaigu sārtumu. Tagad starp citu modē ir klāt vaigu sārtumu tā pēc iespējas augstāk šeit, veidojot tādu kā C-burta formu. Un tas ir tāds 80. gadu stils, tāda sejas kontūrēšana ar veigu sārtumu. Bet cik man tā seja tāpat ir šeit ļoti plata, viņa tāda apaļa, tad man šķiet, ka jā, tas uzreiz piedod sejai tādu kā dimensiju formu. Es esmu atpakaļ, es cītīgi stāstīju, krāsoju lūpas un tā tālāk, bet mana kamera kaut kādu mistisko iemeslu dēļ pārstāja filmēt. Īsāk sakot, uz lūpām es lietošu jaunumu no Maybelline Vivid matu lūpu krāsu. Un man ir divi tādi ļoti forši toni, bet es izmantošu rozā, jo tas ir tā neierastāk, interesantāk. Un šīs lūpu krāsas man ļoti patīk. Viņiem ir tādi ļoti piesātināti toņi. Vienīgais tas aplikators ņem pa daudz produktu, tāpēc viņu vajag vai nu slaucīt pret to kakliņu, vai arī lietot, izmantojot lūpu otiņu. Man ļoti patīk šī matētā lūpu krāsa, jo viņa ir ļoti noturīga, kā jau matēta lūpu krāsa, bet tajā pašā laikā viņa nesausina lūpas un nepasvītro kaut kādus sausumus. Tāpēc tiešām ļoti komfortabla forša, tāpēc šos te ļoti iesaku izmēģināt.